pasaku. Šodien stāsts būs par zivīm. Kādā dīķī ar zālēm? Par zivīm. Kādā dīķī? Par zivīm. Kādā dīķī? Bija pienācis jau pavasars, putni bija atlidojuši, un arī zivju dīķī bija neparasta rosība. Zivis bija mazliet satraukušies, jo šodien bija lielā zivju satikšanās diena, zivju konference. Uz konferenci bija sapulcējušies visi dīķa iemītnieki. Šajās sanāksmēs iemītnieki pārunāja par to, kas notika ziemā, un domāja par to, ko varētu darīt interesantu vasarā. Kāda zivtiņa saka, ziniet, mēs varētu mazajiem kurkuļēniem sarīkot riteņbraukšanas nodarbības. O, cik interesanti! Lielā līdeka, kas bija vecākā un gudrākā, saka tā. Nu, tiešām interesants un neparasts piedāvājums, bet ziniet, kas pa lietu? Mūsu dīķī vairs nav vietas. Es skatos, ka paliek arvien vairāk un vairāk atkritumu, un mums, diemžēl, nav nevienas vietiņas, kur mēs varētu šādas nodarbības sarīkot. Visi piekrīt, taisnība, 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 bet ko mēs varētu darīt? Mēs jau visādi esam centušies sazināties ar cilvēkiem. Jā, es atceros, kā mēs pagājuši gadu visi apvienojamies lielajā korī un skaļi dziedājām savu dziesmu. Bet cilvēki mūs nedzirdēja. Jā, es atceros Sama kunga burbuļšovu, tik lieli un skaisti. Jā, bet cilvēki mūs neredzēja. Bet vai jūs atceraties slavenā varžu koru uzstāšanos visas vasaras garumā? Jā, bet cilvēki mūs nedzirdēja. Cilvēki laikam kļuvuši kurli. Neskatoties uz to, mums arī šogad ir jāmēģina sazināties ar cilvēkiem, jo bez viņu palīdzības mēs nevarēsim tikt galā ar šo atkrituma lietu. Ziniet, mēs varētu ar viņiem sazināties zīmju valodā. Papeldēsim maliņā, es jums pastāstīšu, kā tas varētu notikt. Nāciet, nāciet! Un visi panāca maliņā, sasēdās un apspried turpinājās te. Pienāca rīts un pašā rīta agrumā dīķī iepeldēja sarkana laiva. Laivā sēdēja onkulītis un bija priecīgs. Šodien bija pirmā copas diena. Iepeldēja pašā dīķa vidū un meklēja savu makšķeri. Tas bija Japāņu spinings. Nopriecājies par savu jauno spinningu, onkulis meta to pašā dīķa vidū. Ops! Ielidoja spinnings vidū, un zivtiņš sāka cits caur citu saukt. Šu, ātri, 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 sūtīsim zīmi. Ir laiks. Onkulītis sēdēja un priecājās par mieru ezera vidū. Un, skat, jau kaut kas ir pieķēries. Jāvelk tik laukā, izvelk, un kas tad te galā ir pieķēries? Zābaciņu pāris. Nu, dīvains gan man tas loms. Likšu tik laivā iekšā. Jāmet tālāk. Onkulīts atvēzējās un hops! Iemeta savu spinningu dīķī iekšā. Un dīķi iemītnieki atkal, hei, pasteidzieties, skat, atkal makšķeres āķis ir iekritis iekšā. Sūtam zīmi. Makšķere kustās, tas nozīmē, ka ir laiks vilkt lomu laukā. Izvelk lomu un nenobrīnīties, tukša plastmasa pudele. Kā tad tā dīķī? Tā nu nemaz te nav vieta. Metīšu vēlreiz. 1, 2, 3, opā! Makšķeri ir atkal dīķī, un zivtiņas atkal žigli sūta nākamo zīmi onkulim. Onkulis sēž un skatās. Oi, atkal jau copē, jāvelk laukā. Kas tad būs? Varbūt kāda līdaka
velk laukā. Ak, nē! Atkal atkritumi! Nu, kā tad te tās zivis var būt? Tas tak nav iespējams tik daudz atkritumi. Tīšu savu makšķeri un jāpeld ir krastā. Te ir jārīko talka, sasaukšu visus savus kaimiņus, savu ģimeni un draugus, un rīt pat jau ķersimies pie darba. Un patiešām, nākamajā rītā zivtiņas priecājās, kā cilvēki rosās ap dīķi, velk ārā visus atkritumus. Un zivtiņas uz vakarpusi jau skatās, cik daudz vietas! Varbūt patiešām mums sanāks vasarā uzbūvēt riteņbraukšanas nodarbības mazajiem kurkulēniem. Ai, ekrāna laika beigas. Iesim uzzīmēt, kā kurkulēni, kā zivis brauc ar riteni. Atā, atā, uz redzēšanos te.